rētas. Rētas paliek uz mūžu, un tās ir pagātnes atgādinātājas. Nezinu, cik tev ir bijis iespēja dabūt kādas rētas, bet rētas man te kāda ir, te vēl tur vēl kaut kur. Katra par kaut ko tev atgādina. Vai nu par drošības trūkumu, vai par neparedzamām kaut kādām lietām, un tā tālāk, un tā joprojām. Un to es redzu, ka rētas, ja tu viņas pareizi novērtē, ja tu viņas pareizi uztver, ir savā ziņā laba lieta. Viņa nav patīkama, viņa tajā brīdī ir kritiski citreiz, viņa ir ļoti sāpīga, viņa ir ļoti tāda noteicoša citreiz. Un jāmāk tais situācijās rīkoties. Un ar rētām es redzu, ir vairāk tie procesi. Viens ir tā brīža tā rēta, tad ir tas rētas dzīšanas process, un tad ir sadzīves rēta, ko var lietot jau kā atgādinājumu, kā palīgu savā ziņā, ne? Un šo visu es redzu arī garīgi. Mums dzīvē notiek visādi garīgi spilgti pārdzīvojumi, kas īstenībā garīgi ir kā rētas. Un viens, kā mēs tajā brīdī rīkojamies, tas ir ļoti svarīgs no tā, kas mums ir tajā brīdī, un ne, vai mēs tur raudam, emocionāli esam dusmīgi, tā kaut pievilšana, ne, noslēdzamies, vai tur tieši pretēji pārlieki stresojam un pārlieki līdzlam, katram tas izpausmes veids ir atšķirīgs. Bet svarīgi, ko mēs daram tajā dzīšanas procesā, jo ir rētas, kurām ir jāļauj dzīt, kurām ir jāļauj izsāpēt. Ir svarīgi, kad mēs neielaižam infekcijas, ka mēs viņas apklājam ar kaut ko, ka mēs viņas pasakojam līdzi, kā man tai rētai iet, kā es jūtos tai jautājumā, uzspiežot, vai nāk struts ārā, vai nenāk. Un pāri visam pēc tam, vai sadzīvu šo rētu, mēs ņemam vērā nākotnē. Vai tu atskaties, šeit es nepareizi iesāku, nenokomunicēju savas vadlīnijas, un tieši tāpēc tur beigās komanda izjuka, vai vēl kaut kādas lietas, vai cilvēki ne tā man saprata. Un tieši tāpēc ir svarīgi, ka mēs tās rētas, tos neforšos pārdzīvojumus varam lietot nākotnē, kā atgādinājums, kā mācības stundas. Un tiem procesiem ejot cauri, vārdā vienā no psalmēm bija rakstīts, ka Svētais Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Un man ļoti nesen bija iespēja pārdzīvot tādu notikumu, kur tev nav ne gudrība, nekas, un tu jūti fiziski, tu visu laiku par to iedomāties, un tu visu laiku nopūties. Un zinot, tā paliek vieglāk. Un vēl vairāk man šī rakstietas reiz nāca atmiņās, kad Svētais Gars tad īstenībā lūdz, tad mēs pat nezinām, mēs pat neesam varbūt spējīgi lūgt, vai pat nezinām, kā lūgt, bet viņš kārto, viņš dara lietas. Man tas iedrošina, jo es redzu, tā ticība tiek lietot tikai tad, kad mēs esam zem spiediena, grūtībās, tad tik var redzēt to īstenību. Cik ļoti tu tici, cik ļoti tu pastāv līdz galam, cik ļoti un kā tu reaģē, ne? Kādās grūtībās, trakās lietās, es nezinu, kādos netaisnīgās, kad kādas netaisnības par teviem tiek pielietotas un tā tālāk. Un jā, tāpēc es tā
šajā brīdī man tas tāds ļoti aktuāls, kad ir rētas, un tas rēt notikums, un tad ir tas process, un tad ir par atgādinājumu, ka nākotnē vairs nekad nedarīt. Tam visam Dievs vēl ir devis, un svēto garu iet cauri. Viņš mums nav tā, es esmu Dievs, reku ir bauši, cīnaties, muļājiet kaut kā līdz galam. Nē, viņš nāk līdz, viņš iet cauri kopā ar mums, un viņš ir ielicis lietas, lai mums tas ir vieglāk iznesams, teiksim tā, vienkārši, ne vieglāk, bet vienkārši iznesams, teiksim tā, jo citreiz liekas, ka galīgi nav viegli, un tad nāk rakstiet, viņš neuzliks vairāk, tā kā viņš ir iedevis visu jautājums, vai tu esi atvērs tieši tad, kad tu ej cauri. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs piesūcamies ar vārdu, ka mēs lūdzam, kad mēs visu laiku čekojam, ka mēs ejam uz svētapšanas tos procesus, ka mēs esam pateicīgi, ne? Viss lietas nāk svētējiem par labu, ne? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē arī kaut kādas neforšās lietas, ne? Un tad ir jautājums, kā es varu no kaut kā neforši izlobīt kaut ko labu. Un tā. Tās tādas šī brīža pārdomas un svarīgi, ko es sapratu, nepalikt tai bedrē, kad lūk Dievam gudrību, lūk Dievam risinājumu un atstāt to viņa, ja tur beigusies tā gudrība, atstāt viņa ziņā un tad saprast, kā es to savu ikdienu varu veselīgi atkal izdzīvot, kā es varu tām rūpēm, raizēm neļaut nomākt visu, man prāt, pārņemt visu, ne? Un viens no tiem ir kādas lietas uzlikt uz papīra, uzrakstīt, līdz ar to tu gan vizualizē, gan tu bišķiņu var redzēt tās lietas daudz labāk, jo mēs citreiz domājam, ka mēs galvā ar visu tiksim galā, bet tie ir īstenībā diezgan liela meli. Nē, ja tev ir baigais kompjūters, tad viss kārtībā. Bet vismaz pie sevīm es redzu, ka man ir pie īstas kompīts. Un to mēs viegli ar vienu piemēru varam cik ir 2+2. Mums tur nav vajadzīgs baigi domāt, mēs reiz varam galvā izreikināt 4. Bet ja es tev prasītu, cik ir 17,932 plus 93,472, un cik ir gala iznākums, un tur jau prasītos bišķiņu vai kalkulātoru vai kaut papīru, jo tā ir bišķiņu komplicētāk lieta. Un tad mūsu emocijas, mūsu galvā notiekošo, kāpēc mēs tad citreiz domājam, ka mēs to varam atrisināt galvā. Tā kā tik elementāri, bet svarīgi, un to es arī sapratu, ka uz papīra, lietas uz papīra, izmetīs ārā vai kā, bet tu vismaz viņu redzi, tu bišķiņu var kaut kur dabūt, kaut kāds domas ārā, uzlikt, saprast un pārskatīt vai saorganizēt. Un prāts var nomierināties, ka viņam tur vienam nav jāmācās, kad ir kaut kādas darbības jau tīri jau tādā organizēšanas līmenī. Tā kā es iedrošināts un šalom.